Izradzētie tiek sūtīti ģimenēs, kas tos nekad nesaprot, negodā, nav tos pelnījusi. Izradzētais dzimst salauztai mātei, augstiem tēviem, brāļi, māsas, kas dara pāri, onkuļi, kas pārkāp robežas, tantes, kas runā melus, brālēni, kas pievienojas apspiešanai, un ļaunākais, ka tie ir lidojošie mērkaķi. Ģimenes locekļi, kas ir varmākas, izmantotāji, tur, lai aplis griestos. Kad vecāki ir traumu avots, izradzētais ne tikai izdzīvo sāpes, bet viņam piešķir sāpes. Tie tiek ielikti toksiskā vidē, lai laustu ķēdes un pārrakstītu asins līniju no iekšpuses uz āru. Tāpēc tie vienmēr ir kā melnā aita, kuru visi vaino, bet klusībā baidās, jo tie atklāj patiesību. Tāpēc tie baidās no tavas garīgās uguns, jo tu vienīgā vari redzēt cauri viņu viltumu meliem.